visu laiku grāmatas garumā man pašam rodās tāda alkas vai interese, kurā mirklī tad šī maģiskā un zinātniskā pasaule saskars. Jā, lasot atklājās, ka aprakstītajai videi un cilvēkiem ir daudz līdzību. Arī es savilku daudz ar latviešu zemniekiem, ar mūsu mitoloģiju. Kā pagatavot mīlas dziras. Ir šī it kā tālā vieta, un lasot šo grāmatu pārņem šis pārsteigums par to, ka kaut tie ir pilnīgi citi cilvēki, tie ir pilnīgi citi apstākļi un vide, bet viņi jūtas tieši tāpat, kā es šeit Latvijā tagad. Kristus apstājās pie ebolī. Par grāmatu. Kristus apstājās pie ebolī ir viens no itāļu literatūras spilgtākajiem darbiem par Itālijas dienvidu realitāti, kas sakņojas autora personīgajā pieredzē. Fašistu režīma laikā viņš tika izsūtīts uz nomaļu Lukānijas ciematu. Karlo Levī ar izcilu vērotāju talantu apraksta Itālijas dienvidu dabu, attiecības, vietējo zemnieku mājticību, sūro ikdienu un to, kā valsts un baznīca šos cilvēkus gadsimtiem ilgi ir atstājušas novārtā. Karlo Levī bija ārsts, rakstnieks, glaznotājs un antifašists, viens no 20. gadsimta nozīmīgākajiem Itālijas kultūras un politiskās domas pārstāvjiem. Labdien, Līva! Viena no šī podkāsta galvenajām tēmām ir manas tulkotā Karlo Levī grāmata Kristus apstājās pie ebolī, un es esmu uzaicinājis sarunā Līvu Trekteri, kas arī ir tulkotāja no itāļu valodas, parunāties par šo grāmatu un par itāļu literatūru kopumā, cik to iespējams izdarīt 15 minūtēs. Labdien, paldies par uzaicinājumu. Es sākšu uzreiz ar jautājumu, kas tev patika Karlo Levī grāmatā? Man ļoti patika, cik pazīstamas likās tās tēmas un tie cilvēki, ko Karlo Levī apraksta. Varbūt sākumā nedaudz zinot jau par šo grāmatu, pirms es to sāku lasīt, es sagaidīju tādu nepazīstamāku vidi un pasauli. Taču, jā, lasot atklājās, ka aprakstītajai videi un cilvēkiem ir daudz līdzību. Arī es savilku daudz ar latviešu zemniekiem, ar mūsu mitoloģiju, ar citām valstīm. Mēs pirms sarunas runājām, ka Itālija ir ļoti reģionāla valsts. Kā jau arī Latvija savā ziņā. Un arī mēs runājām, ka mēs esam Itālijā, mūsu pieredze. Katram ir ritējis dažādās vietās. Manējā ir saistīta ar dienvidiem, ar Sicīliju un tavējā ar Trento. Saki, piemēram, lasot grāmatu ar kādām acīm, tu pat kā tulkotājs skaties uz reģionu, uz mūsdienu bazilikātu, kas ir aprakstīta šajā grāmatā. Nu, jā, protams, kā jau mēs runājām, kā uz pilnīgi citu pasauli, nekā tā Ziemeļitālija, ar kur man vairāk ir bijusi pieredze un saskarsme. Protams, lai gan tās realitātes ir ļoti dažādas, tomēr, manuprāt, tas itāliskums un tas varbūt nerunājot par kultūru, bet runājot par cilvēku, kādi ir šie cilvēki savās būtībās un izpausmēs, tas jau tomēr tur visur iekšā ir un caurstrāvo to Itālijas identitāti, lai gan viņa mēdz būt ļoti fragmentēta, tīpaši salīdzinot ziemeļus un dienvidus. Tu pati tulko no itāļu valodas grāmatas, un es esmu pamanījis, ka tās saistītas ar kino. Kā tu izvēlies, kuras grāmatas tulkot? Sākumā tā vienkārši sanāca, ka pirmā grāmata, ko es tulkoju, bija Federico Fellini veidot kino. Un pirmkārt bija patīkams atklājums, ka latviešu lasītājiem ļoti interesē gan tas itāļu kino tā laika, gan vispār, protams, Itālijas kultūra un māksla un neatņemami arī politiskās norises, kas iet ar to visu roku rokā. Un kaut kā tā sanāca, ka no tās katra kino grāmata noved pie nākamās kino grāmatas, jo arī Fellini grāmata ir viņa pieraksti, viņa sapņi, viņa memoāri, kur viņš apraksta arī savus laika biedrus, kas ir
protams, arī daudzus citus itāļu režisorus, un tas atkal noved līdz režisoriem kā Pasolini un Bertolucci. Un savukārt Bertolucci savā grāmatā apraksta ļoti daudz citas izcils itāļu kino darbus un personības. Tā kaut kā organiski viena grāmata, katra grāmata noved pie nākamās. Ja visi dižie itāļu kino grandi nebūtu jau miruši, un vajadzētu tev būt brīvas rokas izvēlēties, kurš no viņiem uzņems filmu pēc Kristus apstājās pie ebolī motīviem, tad kuram tu ļaut to darīt? Un varbūt dažos vārdos, kā tu iztēlojies šo filmu? Jo man liekas, piemēram, kad, protams, es tulkoju to grāmatu, ka tulkošana ir tehnisks darbs, bet arī māksla. Bet paralēli tam es esmu arī lasītājs un šīs literatūras uztvērējs. Un man liekas, ka Levija rakstības veids ir ārkārtīgi scenogrāfisks. Viņš faktiski apraksta, tik būdams izcils cilvēku vērotājs, viņš apraksta zemnieku kultūru, viņš apraksta māju arhitektūru, viņš apraksta, kādas izskatījās sievietes, kādi izskatījās vīrieši, un pat nebūdams, tev pat nav vajadzīgas būtībā fotogrāfijas. Pēc tam, kad es izlūkoju šo grāmatu, es bieži vien esmu skatījies un meklējis veids tā laika 20. 30. gadu fotogrāfijas, tā laika bazilikatā, kas saucās Lukānī, un skatījies tās, un faktiski man nekad nav bijis pārsteigums. Šīs fotogrāfijas atbilst tam, kas ir bijis lasīts šajā grāmatā ar mulsinošo nosaukumu Kristus apstājās pie ebolī, kas varētu vedināt uz domu, ka tā ir kristīga grāmata, bet nozīmē vienkārši to, ka civilizācija neaizgāja līdz šiem zemniekiem. Kristus apstājās pie ebolī, kas ir tās apkaimes galvenā pilsēta, tāpat kā mums būtu viena no lielajām pilsētām, piemēram, un zemnieku kultūra neskāra ne romieši, ne kristietība. Arī fašisms to skāra tikai formāli, tāpat kā iespējams arī mūsdienu sabiedrība. Tev taisnība, ka grāmatā ir ļoti daudz spilgtu aprakstu. Arī es to vairāk norakstīju sākumā uz to, kad Levija ir glaznotājs un kad ir ļoti daudz tiek aprakstīts krāsas un tādi koši salīdzinājumi. Manuprāt, es to vairāk savelku kopā. Bet, kas attiecas uz iepriekšējo jautājumu par režisoru, es laikam teiktu, ka Pasolini būtu tas, kurš droši vien visprecīzāk spētu attēlot to zemnieku dzīvi, jo, manuprāt, viņa filmogrāfiju vispār raksturo tas, ka viņu ļoti interesēja cilvēki, un viņš bieži vien savās filmās izmantoja aktierus, kas nemaz nebija profesionāli aktieri, bet tiešām kādas šķīras vai cilvēku grupas pārstāvji. Un, manuprāt, tādā ziņā, tādā veidā Pasolini to noteikti varētu padarīt par filmu, kas vispatiesāk atspoguļotu to laiku. Jo savukārt es iedomājos, es zinu, ka tu esi liels Viskonti cienītājs, un manuprāt, piemēram, Viskonti varētu censties pārāk perfektu padarīt šo stāstu un laiku, un varbūt nedaudz nodarīt pāri stāstam tādā veidā. Tas ir labs novērojums. Īstenībā man vienmēr interesē, es labprāt būtu šo jautājumu uzdevis visiem sarunas biedriem, bet man interesē tāda teorētiska lieta, ka lasot, piemēram, senus tekstus, vai tie būtu kaut vai Gilgamešs vai Bībeles teksti, vai tiešām tāda arhaiska teksti, mēs labi saprotam bieži vien aprakstītās norises, ka kāds cilvēks ienīst citu, vai mīl citu, vai ir iemīlējies, vai piedzīvo bēdas, vai sāpes par zaudējumu, vai grūtības ceļā, un tam līdzīgi. To mēs varam izlasīt, un tas ir aprakstīts, bet jautājums ir par to, cik precīzi mēs varam. Mēs zinām, piemēram, ka tur bija 2 ienaidnieki, vai 2 draugi, vai 2 iemīlējušies cilvēki, bet tas ir arī viss. Kāda bija viņa jūtu gamma, cik dziļš bija viņa pārdzīvojums, kāds bija tam raksturs, bieži vien paliek noslēpumā. Un man gribētos tev pajautāt, vai Levija grāmata, kurai vēl nav 100 gadu, viņa ir sarakstīta, 100 gadu būs pēc kādiem 10, 12 gadiem, vai Levija grāmata ļauj joprojām pieskarties tai zemnieku kultūrai, Itālijas, par kuru runā, ka tā ir zudusi? Vai ir tāda nojauta, ka tu vari faktiski
atrasties to cilvēku vidū? Manuprāt, jā, jo Levija tik rūpīgi apraksta savu pieredzēto, un tā kā viņš to apraksta arī kā cilvēks no malas, viņš, protams, nonāk tajā vidē un tajā uzturas un dzīvo un kļūst jau par tādu kā savējo, kaut gan, protams, neidentificējās tā arī līdz galam ar tiem zemniekiem. Bet, manuprāt, līdz ar to viņš kā rakstnieks spēj sniegt ļoti tādu detalizētu aprakstu par šiem zemniekiem. Un arī, ko jau mēs pieminējām, tas, ka viņš tik spilgti mēdz aprakstīt visu redzēto un satiktos cilvēkus, tas, manuprāt, arī ļoti palīdz iztēloties to, kā tas bija un kādas bija emocijas un konflikta situācijas. Kurš no grāmatas tēliem tev ir visvairāk palicis atmiņā ar savu daudzveidību, vai arī ar neparastumu, vai tāds, kas izsauc apbrīnu, vai gluži pretēji tāds, kas liekas nepatīkams vai nepieņemams? Laikam man spēcīgu iespaidu radīja, tagad man ir sajukuši vārdi, Marija, kas bija viņa... Džulija, kas bija viņa virēja. Jā. Un arī jo arī viņas dzīvē mēs gūstam, kaut gan viņa ir aprakstīta kā tāda noslēpumaina, noslēgta personība, mēs tomēr gūstam diezgan lielu ieskatu viņas dzīvē un tajā, kāpēc viņa uzvedas, kā uzvedas un saskarsmē gan ar Leviju, gan ar Man arī Džulija ir viens no tādām rakstnieku ne tikai radītajām, bet piedzīvotajām figūrām. Levija tiešām atradās trimdā, bet atrastamies trimdā, viņš bija elitārā stāvoklī tādēļ, ka bija ārsts. Un kā ārstam viņam bija savu saimnieci un virēji, kura bija vietējā sieviete, un tolaik faktiski šajā reģionā emigrācijas dēļ bija ārkārtīgi neliels vīriešu skaits. Tas mainīja sabiedrības struktūru, to Levija arī apraksta. Tas mainīja ne tikai sabiedrības struktūru, bet arī saimniekošanas veidus, kādus darbus cilvēki uzņēmās un arī ietekmēja ģimenes plašākā mērā. Bet man tās ir tādas sociālas lietas. Bet man šķiet, ka Džulija, arī būdam viens no maniem mīļākajiem tēliem, saistās ar to, ka viņa pārstāv to atgrūdošo zemnieku kultūru, kas ir līdzīga zemnieku kultūrai visā pasaulē. Piemēram, Džulijai jebkuri varas pārstāvi ir viņi. Tas tāpat kā Latvijā internetu komentāros bieži vien dažādos kontekstos ir lasāms. Viņi tur dara tā un tā. Šie viņi nekad netiek nosaukt vārdā, bet ir zināms, ka tie ir cilvēki, kuri pārstāv varu vai sabiedrības valdošos slāņus un tam līdzīgi. Un vēl viens svarīgs aspekts, kas man patīk pie Džulijas, ir viņas atrašanās pilnīgā maģiskā pasaulē. Viņi ir pilnīgi pārliecināti, ka ārsts Karlo Levija ir viņas kolēģis, tikai viņš ārstē ar tradicionālām zinātniskām metodēm, kā par brīnumu veiksmīgi, jo daudz vietēji ārsti nav labi savu amatu pratēji. Bet Džulija ir viņa kolēģi, kuri visu to dara ar dažādiem vārdiem, zālītēm, dzirām un tam līdzīgi. Un visu laiku grāmatas garumā man pašam rodās tāda alkas vai interesi, kurā mirklī tad šī maģiskā un zinātniskā pasaule saskarsies. Un man liekas, ka viens no tādiem mirkļiem ir tad, kad Džulija māca ārstam Karlo Leviju noteiktā gada laikā, kā pagatavot mīlas dziras un tam līdzīgi. Kaut gan tur ir vairāk tādu mācīšanas momentu, un viņi ir ļoti skeptiski par to. Man šķiet, ka tas ir tāda augstākā pakāpe, kā cilvēks svešinieks no malas, no Itālijas ziemeļiem var tai zemnieku kultūrai pieskarties. Jo visos daudzos citos novērotajos gadījumos viņš vienmēr paliek vērotājs no malas un neiesaistās. Ko nosaka arī tas, ka viņš ir būtībā tomēr izsūtītais un trimdinieks, ar kuru daudz cilvēku tur nemaz nevar biedroties un draudzēties, tāpēc, ka viņš ir politieslodzītais un kaut gan tomēr tā
arī itāļu viesmīlība jau arī tur caurstrāvo tajā kontekstā. Jā, viņi nevar tam pārkāpt pāri. Lai arī tas tur vienkārši vienmēr ir kā pie itāļiem. Pastāst lūdzu sarunas noslēgumā. Kādu grāmatu tu gribētu iztulkot nākamo? Nē, esmu vēl nonākusi varbūt šobrīd līdz konkrētai grāmatai, kuru kā nākamo gribētu iztulkot. Ar šo jautājumu es nebūtu nedomāju mūsināt, bet drīzāk virzīt, ka grāmatas par kino ir skaisti, bet varbūt vajag tulkot arī kaut ko no literatūras. Protams, ka vajag, jā. Bet, īstenībā pēc šīs grāmatas izlasīšanas, jau pat ne pēc izlasīšanas, jau pēc kādām pirmajām 50 lapas pusēm, es domāju, ka šo grāmatu gan es būtu gribējis tulkot. Bet tu pasteidzies pirmais. Jā, bet ir daudz citas. Tā ir. Protams, jā. Šobrīd nenāk nekas prātā, bet noteikti tieši tāpat kā kino grāmatas ir atnākušas pie manis un pie Aminorī. Atnāks arī nākamais izcilais literatūras darbs. Jā, es arī ticu pilnībā gadījumu spēkam. Un es pats nonācu pie šīs grāmatas pilnīgi nejauši. Es atradu to uz ielas. Uz ielas. Jā. Un sāku lasīt. Un tā arī būtībā man vēlāk noved pie studijām un dzīves tur un tam līdzīgi. Skaisti. Paldies! Paldies! Varbūt tu varētu dažos vārdos pastāstīt, ar ko tu nodarbojies, jo es zinu kā tādu zīmīgu momentu to, ka es sarakstījis lūgu, kas saucās Vientuļākā aita pasaulē. Pareizi? Es neesmu viņu sarakstījis. Man personiski tā bija režisors Nelijas Spūles ideja, kuru es attiecīgi palīdzēju pārnest gan uz papīra, gan attiecīgi no papīra šis teksts pārnesis uz skatuvi. Un šis dzīves teātris ir ļoti dzīva sadarbība. Līdz ar to es to devēju par tādu dzīvotāko tekstu, kāds vien ir iespējams, kur tāda viena personīga autorība nav iespējama. Bet tu esi arī dzejnieks, tev tūlīt iznāks dzejas grāmata. Tas arī laikam tam krājumam jau būtu jāiznāk jau kādus gadus 8 vismaz, bet laikam beidzot tas ieslīd tajās finiša taisnēs uz iznākšanu. Paldies. Kā būdams ar literatūru saistīts cilvēks, kā tu izvēlies savu lasāmo? To, ko tu lasīsi, kā tu atrodi, kas nosaka to? Jo, piemēram, es varu padalīties, man ir savā ziņā, es nezinu, grūti par to atzīties, bet bieži vien manis paša lasīšanas stratēģija nosaka ārēji faktori. Piemēram, tas, kas man jālasa studijām, tas ir skaidrs, jo es joprojām studēju antropoloģiju, bet bieži vien manis lasīto nosaka grāmatas, kuras es atrodu uz ielas, piemēram, gan Rīgā, gan Itālijā. Vienkārši šī grāmata ir nomesta kaut kur, es to paceļu, sāku lasīt un labi apzinoties, ka laiks iet un tiek zaudēts, bet grāmata mani piesaista. Man jāsaka un jāzīstās atklāti, ka šī grāmata, kas man šķiet tik svarīga, es viņu atradu un savulaik izlasīju nejauši. Nebija tā, ka es veicu pētījumu, tagad es izvēlējos apzināti Leviju. Es šo grāmatu atradu nomestu un izlasījis viņu, sapratu, ka vienkārši man nav kur likties. Man viņa ir jālasa vairāk kārt un arī jātulko un tam līdzīgi. Un no tā izrietēja mans jautājums, kāda ir tava stratēģija, kā tu atrodi savu lasāmu? Es atļaušos vienu pretjautājumu, bet ko parasti cilvēki atstāja uz ielas, vai tā ir kaut kāda klasika vai kaut kas pilnīgi mistiski nezināms? Man jāsaka, ka visbiežāk uz ielas izmet tad, kad tā ir traģika. Tā kā kāds cilvēks nomirst, tad viņa mantas bieži vien retas grāmatas, reti izdevumi, bet arī tas, ko visi pirka, kas ir dažādās valstīs atšķirīgi, arī visi ir atšķirīgs. Ko cilvēki izmet ārā,
tas bieži vien ir cilvēkam aizejot. Un tā visa viņa dzīve, kas viņam ir bijis svarīgs, bieži vien gan Ziemeļamerikā, kur es dzīvoju, gan Itālijā, tu redzi, tur ir viņa skapis, bufete, galds, biblioteka, un tev nāk raudiens par to, ka tu nevari visu to aiznest, tā nav tīkliņš vai tam līdzīgi. Tā savā ziņā tā, protams, ir nosacīt, tās bieži vien nav jaunas grāmatas. Nu, pēdējā grāmata, ko es atradu uz ielas, bija Vecerīgā. Tas bija aptuveni 30. gadu pirmās brīvvalsts laikā izdots poru kā biogrāfijas, viens tāds pārsimts lapusīšu biez grāmatiņa, bet ar viņu es, diemžēl, netik galā. Tā nebija tomēr man saistoša literatūra, jo saistoša literatūra, es atzīšos, man piedāvā pēdējos gados grāmatnīcas Bolderājas saimnieks Didzis, pie viņa vienmēr iegriežot, viņš ir Baron, tev šits pilnīgi noteikti patiks. Un, viens es viņam sākumā vispār neusticējos, bet visas grāmatas, ko viņš man ieteicis izlasīt, tas ir vienmēr trāpījušas tur, kur tā bijis jātrāpa. Tāds ir mans noslēgums. Mēs tuvojamies pie ideālas situācijas, jo es ieteicu izlasīt šo grāmatu. Vai tev patika šī Karlo Levija grāmata? Jā, dažādu iemeslu dēļ, jo vispirms tā man saistījās lielā mērā ar literatūru, kas man ir uzrunājusi līdzīgā veidā iepriekš, tīri caur šo familiaritātes aspektu par to, ko viņi ir runātā, ka ir šī it kā tālā vieta, un lasot šo grāmatu, pārņem šis pārsteigums par to, ka kaut tie ir pilnīgi citi cilvēki, tie ir pilnīgi citi apstākļi un vide, bet viņi jūtas tieši tāpat, kā es šeit Latvijā tagad. Un šis līdzīgais, piemēram, būtu Juana Rulfo Lauks liesmās, meksikāņu maģiskā realisma nodauts izgudrotājs. Un tur tā atļaušos teikt sajūta, kas valda lasot šo darbu, ir šis tūkstnešanais apvidus, šie meksikāņu vienkāršie cilvēki. Un tiešām pārņemšu sev, ka mēs latvieši jūtamies tieši tāpat. Un kādā lielā mērā arī bija šajā Karlo Levija darbā, kur, protams, tā atšķirība, ka viņš raksta kā iebraucējs no malas. Rulfo gadījumā tas bija vairāk, viņš dod šo izteikšanās iespēju. Būtībā viņš vēsta no pašu iedzīvotāju skatpunkta. Tā pazaudēja pavadienu Runājot par pazaudēt pavadienu, es drīkst iestarpināt. Man šķiet, ka arī pats Levija bieži vien pazaudē pavadienu vienkārši dēļ tā iemesla, ka Karlo Levija nav nekāds rakstnieks. Viņš ir ārsts. Un viņš par trakot grib kļūt par gleznotāju. Jā. Un nokļuvis trimdā. Viņš ir situācijā, kur nevar brīvi gleznot, jo viņam jau neļauj iet. Piemēram, ciemats, kurā viņš ir nometināts, kas saucās normālajā kartē, kas saucās Aljāno, bet grāmatā Galjāno. Šis ciemats atrodas viņam apkārt ir krauja, un īstenībā labākie skati, Levija prāt, es esmu arī skatījies tās viņa ainavas, gleznotās atrodas tur tālāk. Bet viņš tur nevar iet, jo ir izsūtītais. Viņa izsūtītā status vispār ir, kā grāmatā to varēja rakstīt, ļoti divnozīmīgs. Viņš it kā ir izsūtīts, bet ar privilēģijām un atrastamies ierobežotības apstākļos. Kaut gan šī citiem izsūtītājiem, manuprāt, kas ir minēta grāmatā, ir vēl ierobežotāka situācija, viņam nākās sākt rakstīt. Un te man, piemēram, rodās jauns pavadiens, kas arī bija viens no jautājumiem, ko es gribēju uzdot. Vai nav, kā tavuprāt, ir vai zināmi spaidi, ierobežojumi, grūtas finansiālā situācija
ciešanas, viss tas, piemēram, ko cilvēki bieži vien normālā dzīvē cenšas izvairīties, vai tie literatūrā nav motīvi, kas tieši padara literatūru labāku? Vai tu esi lasījis kādu darbu, kurā viss ir pilnīgi 100% kārtībā? Jā. Es esmu ne tikai tādus darbus lasījis, bet arī rediģējis un tulkojis. Rakstījis, nē. Proti, visas tās padomdošanas grāmatas, padomu labai dzīvē un tam līdzīgi, ko es esmu kā tulkotājs savulaik pie tādiem strādājis. Šajās grāmatās netiek pieļauts nekādas ciešanas, visam ir jābūt labākajā kārtībā un tam līdzīgi. Te jau var sasaistīt ir no dramaturģijas lauka nākot traģēdijas žanrs, kura galvenais uzdevums ir piedāvāt tās patērētājiem attīrīšanās. Es tā devu katarsi savā ieskatā, ka tā ir attīrīšanās no šīm sliktajām sajūtām, kas literatūrā bieži vien ir impulss, lai radītu. Vai mēs rakstām ar tādu domu, ka tagad mēs visus attīrīsim, un es nezinu. Man šķiet, ka tas primāri ir vispirms jautājums pret sevi, rakstīt sev. Tad jau man šķiet, ja tu raksti sev, tu raksti arī reizē visai pasaulē. Kā tev šķiet, vai Karlo Levi rakstīs sev? Ir priekšpēdējā nodaļa, kur viņš aiziet ļoti izteikti politiskā aģitācijā par to, kā būtu jārīkojas Itālijas dienvidos. Tā nodaļa man šķiet smieklīgi, bet es papildināšu pēc tam. Kas varbūt liek domāt, ka varbūt gluži nē, bet tur jau tomēr jāapzinās, ka viņš ir bijis šajā visai privileģētajā izsūtījumā, nevis atvaļinājumā. Un šeit viņš ir bijis spiests tomēr tādu gluži kā, atceros, Brodskis, arī šis te vietējais izsūtījums, kur tur ir ļoti privileģēti apstākļi. Ar privileģiju, es domāju, tev ir tiešām dota atļauja radoši izpausties. Ir jau zinām daudz gadījumi, piemēram, tagad Ukraiņu politieslodzītie mākslinieki, kuriem tiek atņemts vispār papīrs, pildspavs, jebkas, lai tikai ierobežotu viņu radošo darbību. Un līdz ar to šeit es domāju, ka lai arī viņš raksta it kā šādu, varbūt es tagad maldinu klausītāju par šīs grāmatas saturu, jo tā ir ļoti, ļoti īsa vieta visā grāmatā. Bet arī caur šo viņš raksta sev. Tas ir viņam pašam nepieciešams pēc tā visu, ko viņš tur ir pieredzējis, piedzīvojis. Ja mēs runājam par to, kas viņš īsti ir, vai viņš ir rakstnieks vai glaznotājs, tad šeit izvirzās viņa tā trešā personības šķautne kā aktīvistam. Tādi jautājumi bieži vien ir grūti noskaidrot. Mani satriec pašu. Ja es drīkstētu tam piebilst, kā tulkotāju, ir tāds viens brīdis, kurā viņš raksta vēstules ģimenei. Un visām vēstulēm, tā kā viņš ir politieslodzītājs, tās tiek cenzētas, un sākotnēji cenzors atrodas vietējā apvidus galvenajā pilsētā, kur tas ir ierēdnis ar amatu, un tad vēlāk ierēdniecības samazināšanas ietvaros par cenzoru kļūst viņa ciema vecākais. Un šis ciema vecākais ārkārtīgi ievēl garumā cenzūru, tāpēc, ka Karlo Levi raksta vēstules pārsvarā saviem draugiem, dombiedriem, ģimenei, bet viens no galvenajiem adresātiem, kā ir noprotams, arī biogrāfiski ir noprotams, ne tikai no grāmatas, ir viņa māsa. Un šīs vēstules viņš dalās ar to, ko redz, ar saviem pārdzīvojumiem, ar savu ikdienu, par to, kā viņš skatās uz zemnieku kultūru. Bet šīs vēstules ir ārkārtīgi satriecošas tā ziņā, ka vietējais cenzors bauda tās kā literatūru. Jā. Viņš viņas piesavinās, viņš viņas nesūt tālāk, viņš sastop viņu uz ielas, pārakst, sastopu uz ielas un saka,
To gan jūs labi uzrakstījāt. Rakstiet vēl. Es noteikti lasīšu tās vēstules un padarītu savā ziņā to cenzūru par absurdu. Bet šai ziņā man ir prātā tāda pieredze, kas gan saistīta nav ar Itāliju, drīzāk ar Ziemeļāfriku, kur vēl pirms gadiem 15, 20 bija tādi mazi biroji, kur pastāvot augstai rakstīt neprašanai un lasīt neprašanai. Bija kantori, kur sēdēja vecītes rakstām mašīnu un atnāk pie viņa. Piemēram, sieviete, viņas vīrs vai brālis ir aizbraucis kaut kur pelnīt naudu uz Vāciju vai Franciju. Un viņi lūdzu uzrakstīt šīs vēstules. Jā. Un man bija ārkārtīgi interesanti, liela interese pastīties, kas tajās vēstulēs ir rakstīts. Kaut gan nav pieklājīgi skatīties, ko citi cilvēki raksta. Un man par pārsteigumu iznāca tā, ka šīs vēstules jau ir lielā mērā gatavas. Sākot, tās sākās Arābu valstīs ar reliģisku ievadu un ar dažādiem apsveicinājumiem, pieklājības frāzēm. Un pa vidu šis vecītis ieraksta, ak, dārgais Ahmed, atsūta man lūdzu, teiksim, 100 eiro miltu pirkumā vai kaut ko tam līdzīgi. Un raugoties uz to, kas notiek ar Levija vēstulēm, kuras cenzūra faktiski nozog, man rodās iespējas, ka šīs nozagšanas iemesls ir arī sava veida mīlestība pret rakstīto vārdu. Tās netiek nozagtas politiski iemeslu dēļ, bet tāpēc, lai izbaudītu, lai pārlasītu vēl un vēl tās vēstules katru atsevišķi. Šis lika aizdomāties, ka esmu domājis par šo vispār cenzūras aspektu kā tas jau, manuprāt, tas dzinulis vispār, kas mudina uz cenzūru, bieži vien ir kā labu nodomu vadīts. Un tad tas samaitājas attiecīgi procesā neizbēgami. Un tā noteikti bija viena no smieklīgākajām daļām. Bet tā kā vismīļākā vieta grāmatā man bija, kad atbrauc teātris, ceļošā trupa. Ne jau tāpēc, ka esmu saistīts ar šo vidu kādā mērā, bet tāpēc, ka tur iezīmējās viens no aspektiem, kā teksts var pārdzīvot laiku un tam līdzīgi. Tas, manuprāt, nāk galā caur šo lasītāju, jo arī šajā vietā, kad atbrauc ceļošā trupa, viņi uzved autoru, kurš pašam Kalvo nepatīk. Viņš to pats diezgan detalizēti apraksta, kāpēc. Bet caur šo kopējo pieredzi, skatoties šo izrādi, viņš tomēr pilnībā izmaina savas domas, jo viņš atrodas starp cilvēkiem, kuri ir tie īstie skatītāji, kuriem ir saistība ar vidi, kurā notiek darbība, un kuri pazīst visus tēlus iekļautos, pārdabiskos, un tam pavispirms iet, cik atceros, tāds tipiskais mīlestības sižets, bet caur šo kopējo pieredzi ar labiem skatītājiem, vērīgiem skatītājiem, viņš pats kļūst par šo vērīgo skatītāju. Un tas man bija ļoti forši brīdis lasot. Vai grāmata arī tevi ir mainījusi kā cilvēku? Katrs mazākais teksta gabaliņš jau, ko mēs izlasām, manuprāt, ir kaut kāda tur 0,000% iespēja mūs izmainīt. Nevis tikai iespēja, bet tas ir attiecīgi tā izmaina. Kaut kādā mērā tas jau liek aizdomāties novērtēt mūsu vispār kādu latvieša kopgaru, kā man brīdinā Kultūras akadēmijā mums pasniedzējis profesors Raimonds Briedis. Dārgie, tagad Latvijas literatūras vēsturē jums būs jāsamierinās faktu, ka viss notiek laukos. Un es teicu, nē, mēs negribam atkal lauki, tur ir garlaicīgi. Un šeit ir Itālijas lauki, vai cik interesanti. Atkal notiek laukos. Un tas kaut kā liek saprast to, cik tā pieredze tomēr ir kopīga. Atkal, man šķiet, ka caur šo darbu mums ir visas tiesības justies piederīgiem Eiropai.
kaut ko daudzi gal galā nejūtas. Manuprāt, tas ļauj kaut kā arī novērtēt to, kas mums pašiem jau ir, bez ārējiem Oskariem vai citādiem apbalvojumiem, lai mēs saprastu, jā, tas, ko mēs esam izdarījuši, ir labi. Šķiet, ka ir daudz, ko mēs esam literatūrā izdarījuši, ievērīgs globālajā kontekstā caur šo darbu. Liels paldies tev par sarunu, ka atnāci padalīties ar savām domām. Jā, paldies, ka uzaicināji.